Sveicināti! Mani sauc Jākaps Aleksandrs Krūmiņš, esmu laikraksta Kurzemnieks žurnālists. Sadarbībā ar Mēdīju atbalsta fondu veidojam materiālu tēmā cilvēks un drošība. Šoreiz runāsim par apdrošināšanu lauksaimniekiem. Pēdējā laikā dzirdam ziņas par dažādām dabas stihijām, plūdiem, krusām un vēja postījumiem. Diemžēl no tām arī cieši lauksaimnieku sējumi. Un, ar mani šeit ir Kuldīgas novada Paduras pagasta uzņēmumu Upeskalni AB saimniecības vadītājs Normons Fekters. Un kā noprot, Upeskalni saimniecībā apdrošināšana tiek pielietot, vai ne? Tiek gan. Nu super, jā, vēlos jautāt, kāda sējuma jūsu uzņēmumā ir un ko audzējat? Audzējam, pamatprodukcija ir kvieši, ziemas kvieši un raps. Tās ir tās pamati, kuras arī pamatā apdrošinām vienmēr ziemājas. Faktiski mēs apdrošinājām, es strādāju no 14. gada, un tanī gadā, kā atnācu, bija izsaluši ziemāji ļoti pamatīgi, var teikt 100%. Viss nācās pārsēt, bet tas bija pirms manis jau, es atnācu rudenī uz pārsēto jau. Un tad izlēmām, ka turpmāk bez šī pasākuma nebūs. Un kopš tā brīža mēs apdrošinām Kurā kompānijā? VH Latviju apdrošinām visus šos gadus. Tā ir sanācis. Kādēļ VH? Mums sadarbība, mēs pirmkārt esam Latraps biedri, sadarbībā ar Latraps mēs jau visus šos gadus arī strādājam un tos piedāvājums paskatoties arī pietiekam nopietni pieeja, laba reputācija. Ja pašiem mums ir nācies divreiz izmantot nelielos apjomos. Vienreiz bija kaut kādā 16. gadā, kad bija viens lauks, kas aizgāja bojā ziemā, un šogad viens lauciņš, bet neliels, 7 hektāri, nebija liels zaudējums, bet to mēs iesniedzām. Cik jums vispār tā platība? Jā, tā platība ir nedaudz mazāk par 1000, tā, kas ir zem sējumiem. Un faktiski, bet vasarā es līdz šim neesam apdrošinājuši. Mums ir tā paveicies, ka mums tās lielās lietas iet garām, bet mēs esam domājuši, ka varbūt, kad nāksies uz priekšu, ņemot vērā šo. Pa ziemājiem nav šaubu, un apdrošinām ne tikai lauksaimniecības kultūras, bet šaubām apdrošinām arī īpašums. Mums ir bijis, ka vējš norauj kaut ko un nāks izmantot apdrošinātāju pakalpojumus. Līdz šim tā pieredze vienmēr labi ir. Bet, piemēram, citiem tur aspektiem, transportam un pašam īpašumam ir cita apdrošināšana? Jā, protams, jā, tur katram ir arī, mums ir tā kopējā politika arī veselības apdrošināšanā kopā ar Amazonu, pat cik esam Amazonas grupas sastāvā, tad tiek, katru gadu tiek tā kā konkurss uztaisīts, paskatīt, kādi ir piedāvājumi, tā pakete, lai būtu daudz maz normāli cilvēkiem veselības apdrošināšanā. Tas tiek, pat cik mēs arī strādājam ar graudiem, ne tikai sabiem, bet arī sniedzam pakalpojumu kā pirmapstrādi. Tad arī apdrošinām šos svešos graudus, kas šeit ir tā kā civiltiesiskā apdrošināšana. Ja kas notiek, tad mēs esam pasargāti, jo nekad jau nevar zināt, kas notiek. Ja mēs pārāk bieži redzam, ka kaut kas ir noticis, bet tad jāprasa valstī, jāprasa vēl kaut kam, beigās nesaprot, kam jāprasa. Ja. Apdrošināšana ir apdrošināšana. Bet tad es sapratu, ka līdz šim pašus tos sējumus apdrošina tikai ziemas periodā. Jā. Mēs esam pāris reizes zirņus vēl apdrošinājuši. Jā, tā kā no vasarājas, bet tas bija kaut kad 15. 16. gads. Bet,
tās apdrošināšanas arī, ja tie zirnīši vienkārši guļ pie zemes un tāda, kaut kāda vēl darīt, tur neuzprasīs nekādu atbalstu. Un pat cik tā nav galvenā kultūra, tā neliela, tad mēs pagaidām to ne. Un faktiski mēs arī, tā pamat apgrozījums ir tomēr ziemāji. Ja, un tad tie vasarāji, ir mazdrusciņi auzas, ir nedaudz vasaras kvieši, mieži mums nav vairs vispār, un tad pupas zirņi, bet pamats tomēr ir ziemāji. Un par pašu to VH apdrošināšanu ir, jau cik gadus apdrošināt? Tagad iznāk no 15. gada sezonas. Jā, 14. 15. gads, jā, tad nosala, tad nebija apdrošināts. Tas nāk 9 gadi. Jā. Un šo 9 gadu laikā ir bijuši kaut kādas problēmas ar pašu apdrošināšanu? Nē, nav gan bijuši. Ir atsaucīgi un... Jā, tur ļoti laba komunikācija un tur tāda Vita Baumana, kas Latvijā strādā ar šo jautājumu un ļoti labi. Tur nav problēmas nekādas. Un arī eksperti atbrauc un novērtē, tie parasti ir zemnieki vai kāda Latvijas darbinieki kopā ar tur dažādi speciālisti tiek pieaicināti klāt, viņi rudenī atbrauc, apseko, un arī, ja kaut kas ir bijis, nav bijis bieži tādi nedaudz, tikai mazos apjomos ir bijuši tie zaudējumi, bet tad ļoti operatīvi, tur viss notiek tā normāli. Bet, kā saka, pamēģini tikai neapdrošināt. Tad redzēs, ko tas maksā. Bet tad arī paliksiet pie tās pašas kompānijas. Pagaidām, jā. Mēs paskatāmies arī, ko piedāvā citi, bet mēs arī te paskatījāmies pagājušo gadu, salīdzinājām, palikām pie. Es, piemēram, dzirdēju, ka citām saimniecībām gribās tagad arī apdrošināt pret dzīvnieku. Jā, mums arī gribās, diemžēl tās piedāvājums pagaidām netiek akceptēts. Jā, jo es tagad pētīju arī citas kompānijas, piemēram, arī BTA, ka viņi piedāvā šo. Tad varbūt, kad ir piedāvās, jo visu laiku nebija šāds vispār, netiek. Tāda opcija vispār. Jā, netika praktizēta, jā. Un mēs interesējāmies arī iepriekš, jau vairāk gadu garumā, kad nebija. Tagad ja viens piedāvās, atsimazot būs arī nākamais, jā, un tad skatīsimies. Šis ir labs jautājums, mēs pagaidām vēl neesam tam pieķērušies, bet, tūlīt tas sasēsim, un tad arī tas jautājums tiks risināts, un es tikai ar medniekiem, piemēram, mums ir lauku bloks Pelčos, un satika medību kolektīvu vadītāji, kur vienā no mūsu laukiem saskaitīt 45 brieži. Ja, un mums arī nav noslēgums, mums ir arī īrētas zemes, mums ir savas, un mēs arī īrējam. Un daži saimnieki, šī gadījumā tur ir saimnieki, kuri neakceptē dzīvnieku nogalināšanu. Ja, tas nekas, ka viņi ir... Tas ir zinātniski pamatots, un kad ir par daudz, to mēs visi redzam, cik daudz nelaimes notiek gan uz ceļiem, gan postījumi, kādi ir. Ja vienā mazā lauciņā 45 brieži, faktiski nav cerības, ka tur kaut kas vispār varētu palikt pāri. Ja, diemžēl tāda situācija ir, un ja pa laimi atkal, kad viņi tā kā, atsimazot brieži pietiekami gudri, viņi nelien no tās vietas ārā. Viņi ļoti labi laikam apzinās, ka tur viņus tā kā nešauj, un tad viņi tajā vienā vietā arī ir un nenāk ārā citur. Es arī intervējot pārstāvi no apdrošināšanas tieši BTA šajā gadījumā. Arī man pēc statistikas it kā arī teica, ka Kurzemē tā ir arī lielāka problēma. Ja citos novados ir vairāk tās dabas stihijas, tad mūsu pusē tomēr tie dzīvnieki ir lielāka problēma. Bet, man vēl tāds jautājums. Kādu atbalstu, kā zemnieks vispār uzņēmumā sagaidāt vispār no apdrošināšanas un no valsts?
vai ir kaut kādas tādas? Es saprotu, ka valsts kaut ko arī Jā, atbalsta tur apdrošināšanas gan iegādē. mainās, jā, bet kaut kādu daļu kompensē tā kā, no valsts. Viņi tā kā iet mazumā, bišķi ar gadiem, visus atbalsts iet mazumā. Nu, kā ir, tā ir. Nu, tā kā milzīgi kaut ko no valsts tā cerēt, kādas debesmaiņas, laikam, nav pamata. Jā, vairāk ir tā kā pašiem jādomā viss. Bet, protams, katrs atbalsts, ko var saņemt, tas ir atbalsts un tas ir pozitīvi. Jo vajadzības jau lauksimniekiem ir daudz. Jā, ir tehnika dārga, sēklas materiāls, minerāli mēsli, viss, kas ir, tas viss maksā. Jā, bet vai ir kaut kādas konkrētas vēlmes, ko gribētu, lai vairāk atbalsta? Nu, ziniet, es laikam neizteikšos par tādu veidu atbalsts. Jā, būtu labi, kad būtu šīs pašas dzīvnieku problēmas iekļautas. Gan jau, ka mēs varam vēl, jo apdrošināšanas tās paketes ar tomēr viņas paliek tādas labākas. Ja vēl kaut kāds dažus gadus atpakaļ, tur daudz kas nebija iekšā. Ja, tad tagad jau tās viņas paliek kā vien nopietnākas, jo konkurence arī viņiem spiež. Nezinu, cik ilgi viņi arī, ņemot vērā arvien biežākas dabas stihijas, cik ilgi viņi ir jau dzirdēts, ka ir valsts, kur apdrošinātāji ir aizmukuši. Cerams, ka pie mums vēl tas tik drīz nenotiks, kad būs tāds iespējas un ka mēs varēsim apdrošināt. Skaidrs, jā. Un tāds, jā, vai vispār ir bijis kāds apdrošināšanas gadījums, par ko varētu pastāstīt? Un nezinu, vai ir bijis, ja ne negatīva pieredze, varbūt tad ir tieši necerēta laba kompensācija saņemta? Nē, es tagad tādu saku ļoti maz. Tie nav. Cik vispār gadījumi ir bijuši? Divi. Tiešām visu šo gadu laikā? Jā. Prieks dzirdēt. Jā, divi, un pēc tam nelielā apjomā. Un tie bija kad? Viens kaut kādā 16. gadā un viens bija šogad. Jā. Un šogad? Pavisam, rapsīts mums tur gāja bojā ziemā, Ventmalā, tur bija vēji un atklāta vieta, un tā. Tad tas ir vienīgais, kas tāds ir, un kaut kādā 16. gadā arī bija, bet tur viss nav nekāds pamats, ko sūdzēties. Jā, bet kāds bija tas process? Ļoti vienkārši. Piezvanījām, atbrauc eksperti, paskatījās, ka tiešām tas ir, un ar to pašu arī, tas process ir ļoti tāds vienkārši. Jā. Pietiek, nav nekas tur speciāls formas vai vēl kaut kas. Principā pietiek ar zvanu, kad ir tas, un tad atsūta cilvēks, kas to novērtē, un tā. Vienkārši. Un kompensācija apmierināja? Kompensācija, redziet, ir, tur var izvēlēties, cik tu gribi, lai tev kompensē. Kompensācija arī ir tas, ka tu izvēlies, cik tu vari maksāt arī par to apdrošināšanu, cik tu esi gatavs samaksāt apdrošināšanas prēmiju. Ja tu esi vairāk, tad tev attiecīgi, mēs izvēlamies kaut kādu zelta vidusceļu. Jā. Ne pašu lielāko un ne pašu mazāko, lai nebūtu arī tā, ka nav nekā. Jā, tad, tā. Patiesībā te ir paša rokās, ja, šis jautājums, kad cik tu, jo tev piedāvā, cik par hektāru tu saņems bojājumu gadījumā. Teiksim, ja tu gribi tik saņemt, tu maksā tik, un tad tu vienkārši rēķini savu budžetu, ko tu vari atļauties, un izvēlies, ko vēlies. Jā. Jā, jautājums galā bija par to, vai galā arī bijāt apmierināti, jā, un vai tas nosedz to, ko vajadzēja? Jā, protams. Labi, tiešām paldies. Man jautājumu vairāk nav, un paldies, ka klausījāties, un paldies. Visu labu. Visu labu.